Straujiem soļiem turpināsim ar pirmo diskusiju. To mums moderēs Inese Vaikule, Radio SVH ziņu dienesta un raidījuma tikko atgriezušies vadītāja. Diskusijas nosaukums – Kā radīt sabiedriski nozīmīgu saturu, lai diaspora kļūtu par neatņemumu Latvijas informatīvās telpas daļu. Diskusija būs apmēram 40 minūtes. Pēc diskusijas gan klātesošajiem, gan arī tiem, kas ir pieslēgušies Zoomā vai skatās mūsu YouTube tiešraidē, būs iespēja uzdot jautājumus. Tie, kas ir attālināti, tad es informēju, ka lūgums komentāru sadaļā šos jautājumus uzdot, un tad jau mēs arī dalībniekiem tos noslēgumā uzdosim. Es tad aicinu jau Inesi Vaikulu, kas šo diskusiju moderēs, un es pa vienam arī aicināšu panelistus, diskusijas dalībniekus, kas pievienosies Inesei uz sarunu. Jānis Siksnis, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs. Kārlis Dagilis, kultūras ministrs, ārštata padomnieks mediju jautājumos. Agnese Drunka, Latvijas radio raidījuma Globālais latvietis 21. gadsimts vadītāja. Elīna Leimane, RTV valdes priekšsēdētāja, un Sigita Roķe, Latvijas televīzijas galvenā redaktore. Tālāk tad vadība Ines tavās rokās, lai izdevusies diskusija, un tad vēlreiz tiem, kuriem ir jautājumi, tad tuvāk noslēgumam arī uzdodam šos jautājumus. Un jums, panelisti, protams, izturību, veiksmi, visu pārējo par mikrofonu. Šis viens uz jums visiem, kurš tad runās, tam arī tad pienāks mikrofons. Pagaidām dodu šādu. Pirms arī ieņem savu vietu, gribēju pateikt lielu paldies. Man ir prieks būt šeit. Sveiciens Latviešu.com 20 gadu jubilejā, 20 gadi, tātad misija loma ir skaidra un, manuprāt, svinēt savu dzimšanas dienu ar fórumu, diskusiju. Tas ir tāds mediju brieduma apliecinājums, ka neviens te uz lauriem sēdēt negrasās un kaut ko gaidīt no malas, bet paši vien meklēsim attīstības ceļus un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar mūsdienu mainīgās mediju vides izaicinājumiem. Un jāpaldies, Robert, ka visas diskusijas dalībnieks jau iepazīstināja. Lai iešūpotu mūsu sarunu, es sākšu ar personisku žurnālistisku pieredzi, kas ir saistīta ar diasporas tēmām. Pirms 15 gadiem man bija brīnišķīgi iespēja doties līdzi pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tā dēvētajā pasu tūrē uz Ameriku. Un tā bija iespēja katru dienu viesoties citā gandrīz Amerikas pilsētā un tikties ar latviešu organizācijām. Mēs veidojām stāstu sēriju Būt latvietim. Un vienreiz to redzēt īpaši savām acīm, tas ir ļoti iespaidīgi, un es ceru, ka šo vairāk nekā 30 neatkarības gadu laikā arī šeit Latvijā dzīvojošie zina, ko nozīmē diasporas organizācijas, to darītais darbs un pasākumi. Un atgriežoties Latvijā, es gan secināju, ka par tādu ikdienas mēdīju, Latvijas mēdīju dienas kārtību tikai no šī fasādes daļa tā īsti kļūt nevar, jo tādās neformālās sarunās dažkārt dzirdēju, jau viņiem tik ļoti tā Latvija patīk, kāpēc viņi nebrauc uz Latviju. Tas ir viņu hobijs, varētu tā teikt, un tā ir viņu lieta. Un mums šeit Latvijā jūsmot par Latviju ir grūtāk šeit dzīvojot nekā tur no malas. Un tad es sapratu, ka jā, šīs tēmas, viņas neskar pilnīgi visu Latvijas auditoriju un arī neliekas saistoši tādā vienā skatu punktā. Bet mana nesenākā pieredze bija saistīta ar Radio SVH raidījumu tikko atgriežies, veidojām arī sadarbībā ar Latviešu.com, un šīs sarunas bija vairāk dziļumā par cilvēku izvēlēm, kādēļ viņi bija spiesti pamest dzimteni, kādas ir viņu problēmas, par mītnes zemes izaicinājumiem, par atgriešanos, par to, kā ir iedzīvoties šeit Latvijā. Un šie raidījumi bija ar ļoti aktīvu un pozitīvu atgrieznisko saiti. Es sapratu, ka cilvēkiem Latvijā patiesībā interesē šīs visas lietas, jo, ja nu pats nav bijis emigrācijā, tad kāds no tuviniekiem, kāds no draugiem ir gājis cauri šai pieredzē, iespējams joprojām ir tur vai apsver domu atgriezties. Un es sapratu, ka šī tēma ir tuva Latvijas cilvēkiem, arī Latvijas mēdījiem tā ir interesanti, bet nenoliedzami šis raidījums tā par valsts atbalstu. Tajā brīdī, kad tas beidzās, arī raidījums tikko atgriežies, ir šobrīd paņēmis pauzi. Tā ir mana maza subjektīva pieredze, un ar to es arī tad vēršos pie katra no diskusijas dalībniekiem, kas jūsuprāt ir tā
patiesā Latvijas auditorijas interese par to, kas notiek latviešu diasporā ārzemēs? Man ir grūti runāt par visu auditoriju, tāpēc, ka, lai kā es meklēju tādus, pētījumus un analīzi īsti neatradu tieši par Latvijas auditoriju attiecībā uz to, kas interesē vai kas neinteresē. Ir kaut kādi tādi atsevišķi iezīmēti jautājumi, bet tāda visaptveroša mēs laikam neesam ļoti daudz pētījuši. Ir Klintai Ločmalei vispār par to, ko diasporas mēdīji piedāvā satura ziņā, bet kas tieši konkrēti auditoriju vairāk vai mazāk interesē diasporā, ir mazāk šo te pētījumu. Tas, kas iezīmējās, bet man ir grūti pateikt, to droši vien var pateikt kolēģi, kas strādā ar diasporas informāciju, ka visvairāk dominē kultūra un izklaide. Tas gan ir izpētīts jau, un es domāju, ka mēs arī ikdienā to redzam, ka tās aktivitātes, ko diaspora dara, dziedot, dejojot, mācot bērnus, zīmējot un visādi veidā pulcējoties un kopīgi darot kaut kādas, latviešu tradīcijas, paradumus vai atpūšoties. To mēs redzam diezgan bieži, un tas ir ļoti, ļoti labi, jo arī mums, latviešiem, kas esam šeit, ka tas liekulu reizi pierāda to, ka nav tā, ka visi latvieši visā pasaulē ir aizbraukuši un par Latviju neko vairs negrib zināt un latviešu valodu aizmirst un neko vairs nezinu. Bet šeit uz vietas es drīzāk domāju tā, ka noteikti ir jāsaglabā šīs informācijas bloks, ko mēs saucam par šo te latviskumu saglabāšanu, kopšanu, bet kas man tīri subjektīvi, bet es atkal atvainojos visiem, tā nav analīzes, neesmu veikusi kontentu analīzi un skaitījusi, kas Latvijā izdotajos un publiskotajos mēdījos notiek, bet subjektīvi man liekas, ka mēs pārāk maz runājam par tādām ļoti nopietnām lietām, par politiku, ekonomiku, uzņēmējdarbību, zinātniekiem, kas pasaulē dara lieliskas, varenas lietas. Ja? Man, piemēram, šobrīd būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt, ko latviešu diaspora Amerikā domā par Trumpu, par republikāņiem, vai ir mainījies viedoklis, cik lielā mērā mainījies, par cik procentiem, ja? Un ko viņi plāno darīt vēlēšanās, vai viņi kaut kā savā starpā komunicē, vai viņi noformulē viedokli, vai viņi kaut kam piekrīt, nepiekrīt. Tas ir tikai viens piemērs. Ja? Tāpat tās, kompetenču izglītība. Mums ir daudzas valsts, no kurām mēs to esam špikojuši, paši mēs ar to galā netiekam, ir daudz un dažādas problēmas. Ja? Kur šo problēmu nav, kādas mācības mums mācīties. Ir ļoti daudz šī tā smagā, nopietnā gala, ja, kur gan mūsu pašu mēdījiem ir jābūt ļoti aktīviem, lai no latviešiem palūgtu šo informāciju. Un es zinu, ka Latvijas televīzijā mums šobrīd ir jau tā sistēma sāk strādāt, ka mūsu redaktori var komunicēt ar latviešiem, ko mums šo informāciju iegūt, ja mēs viņu redzam, jūtam, ka mums vajag. Gan arī, protams, mēs gaidām arī to pretējo virzienu, ja, jo, kā arī mums piedāvā šīs lietas, kas varētu būt interesantas mums. Ja. Tas tā ātri pārskrienot, bet es saku, es nepretendēju uz nekādiem pētījumiem. Jā, tātad sabiedriskā mēdīja skatījums. Tagad mēs arī dzirdēsim to, ko komercmediji domā. Īstenībā Sigita jau man diezgan daudz vārdus no mutes izņēma ārā un pateica jau to, ko es arī gribēju teikt. Jo arī man ir tas, ko es gribēju arī veicināt un latviešiem, gan arī visiem citiem, gan arī mums pašiem, katram no mēdījiem, kas mēs šeit esam.
vilkt arī ārā tos smagos jautājumus, skatīties tiešām kādi dažādi procesi, nezinu, kaut vai atbalsts Ukrainai. Mēs Latvijā runājam par to, kā mēs atbalstu Ukrainai uztveram un kāpēc mums tas liekas svarīgi. Bet mūsu diaspora noteikti var stāstīt, nezinu, kā tas ir Vācijā, Amerikā, Anglijā, jebkurā citā pasaules vietā. Tā ir viena lieta. Otrs, protams, ir forši stāstīt tos labos stāstus, bet tas ne tikai mēdījiem, bet vispār jau arī vajag kādreiz, kā saka, to darbas pilienu ieliet un arī pastāstīt, ka ne visi ir tik rožaini, jo man kā izteiktai Latvijas patriotē gribās, lai tomēr visi latvieši dzīvo Latvijā lielākoties, lai viņi aizbrauc uz pasauli, iegūst pieredzi, zināšanas un kontaktus, bet lai viņi tomēr ir šeit. Tad liekas, ka reizēm varbūt arī nevajag tikai tos saldos stāstus, ka vajag arī kādu skarbāku, jo īstenībā es ticu, ka aizbraucot tur jau tu esi, jebkurā gadījumā, tu esi braucis droši vien kaut kādu iemeslu pēc, un nevienmēr tie ir bijuši tie labākie iemesli, kāpēc tu esi aizbraucis no Latvijas, un droši vien vēl vairāk negribās stāstīt, kā aizbraucu un aplauzos, piemēram. Ka nemaz jau tik labi tur arī nav. Ļoti maz parādās. Un viņa tāpēc, ka principā mēs arī esam mēģinājuši vairāk arī mūsu redakcijā tik pie šiem stāstiem klāt. Mēs zinām, ka tādi ir, bet publiski viņus stāstīt neviens nav gatavs. Tā kā man liekas, ka tas būtu tāds viens liels darbs, ko mēs varētu visi mēģināt kopīgi. Un tas, ko es varu teikt no tāda mūsu auditorijas, arī, protams, es nevaru teikt absolūti, bez kaut kā nav tāda izteikta pētījuma, bet tīri intuitīvi un arī pēc tā, ko mēs esam redakcijā, kaut kādas zvanus vai atgriezenisko saiti saņēmuši, tie ir vienkārši cilvēku stāsti, kas interesē. Tīri visā tieši tā vienalga, vai tie ir zinātnieki, vai tās ir brīnišķīgas ģimenes, jo tie vienalga, vai tie ir Latvijā, vai tie ir ārzemēs, tie cilvēku stāsti vienmēr būs aktuāli, bet droši vien, kad es dotu tālāk. Jā, paldies. Es arī visu laiku domāju, kā es varu iestarpināties un iespraukties un pasacīt. Sigits sacīja, nav pētījumu, man arī nav pētījumu, bet mēs šovasar vētījām raidījumu Globālais Latvijas 21. gadsimts, kurš patiesībā, jāteic, nosedz visu no tiem tematiem, ko jūs minējāt, arī tiem neērtajiem, nepatīkamajiem un arī smagajiem. Un tad, ejot cauri tam, kas tad interesē auditoriju, es atļaušos bez slaidiem vienkārši ātri izskriet cauri Latvijas radio mājaslapā lasītākie un klausītākie raidījumi ir izskoloti 5000 jauniešu Vītola fonda motivācija atbalstīt jauniešus, kuri vēlas mācīties. Tas ir top raidījums Latvijas radio mājaslapā. Karš Ukrainā ir mainījis izpratni par otrā pasaules kara sekām Baltijas valstīs. Ir 2. vietā, 3. vietā latvieši Krievijā sadzīvi un sarežģījumi pusotru gadu ilgā kara Ukrainā laikā. Tie ir Latvijas radio mājaslapā. LSM skatījumos mēs skatāmies ārzemēs, to nesaprot, un tas ir stāsts par latviešu vārdu mainīšanu, dzīvojot ārzemēs, par to, ko tas nozīmē, kādas ir tās ikdienas problēmas un sarežģījumi šī personvārdu atveides dēļ. Dzīve cilvēku stāsti, jo 2. vietā ir dzīve Anglijā, Francijā un tagad sapņu zemē Latvijā uzskaļu ģimenes stāsts. Un 3. vietā ir, kāpēc Japāņu studentam latviešu valodu izdevās apgūt ātrāk un veiksmīgāk nekā lietuviešu skolēnam. Te ir stāsts par to, cik dažādi ir tā iespēja mācīties latviešu valodu. Tad savukārt, ja mēs skatāmies uz to, kas ir tie skatītākie video Latvijas Radio 1 Facebook lapā, kopš 2023. gada, tad tas populārākais video skatījums ir sasniedzis tik daudz skatījumu, cik LSM populārākie 10 raksti kopā. Un klausieties, te ir labāk par karu Krievijā nerunāt. Tas ir ļoti personīgs stāsts par to, kā ģimene saiet ragos kara dēļ un arī par to, kā nokļūt atpakaļ Krievijā ģimenei, kurai tā saikne ir. 2. vietā, protams, atkal ir personvārdu atveide, un 3. ir interese par to sadzīvi un par dzīvošanu, un tas ir stāsts par latvieši apvienotajā karalistē, pētījums un filma, un atkal tāda reālās dzīves atspoguļošana. Latvieši.com ir mūsu sadarbības partners, mūsu draugs, un katrs mūsu stāsts nonāk arī Latvieši.com, un tur savukārt ir lasītākais stāsts par to, ka diasporas organizācijai ir notikusi vadības maiņa un viņu tikšanās ar Latvijas valsts amatpersonām
Tas ir tas, kas arī interesē auditoriju. Tad ir tas, kā diaspora gatavojas vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Un trešajā vietā ir latviešu atbalsts Ukrainai diasporā. Tur mums bija vesels stāsts, kur stāstīja vairākās pasaules valstīs dzīvojošie latvieši, kāds ir tieši viņu atbalsts. Un visbeidzot, 4. vietā bija tas stāsts, kur mēs pievērsāmies valsts aizsardzības dienestam, proti kā diasporas jaunieši un kā diasporas sabiedrība šo vērtē. Nu, un tad latviešiem.com arī Facebook lapās parādās, un tur atkal ir tā latviešu.com veiksmes atslēga, ka viņi mūsu radīto saturu nodod tieši tām Facebook grupām, kam tas ir tas aktuālākais. Un tur ir savukārt skatītākais stāsts, kā nenotrallināt sevi Norvēģijā, proti kā latvieši Norvēģijā piepilda to savu piederību Latvijai. Otrais ir, vai būt latvietim ārzemēs ir apgrūtinājums. Tas atkal ir stāsts par vārdu latviskošanu un uz otrādi nodošanu, un vispārējie dziesmu un deju svētki atkal ir tas tops. Bet piekrītot, ka tas, ar ko mēs ikdienā veidojot raidījumu Globālais Latvijas 21. gadsimts saskaramies, mums ir ārkārtīgi grūti atrast cilvēkus, kuri piekrīt stāstīt par saviem neveiksmes stāstiem. Un tāpēc, manuprāt, mēs reizēm šeit Latvijā radām tādu idealizēto diasporas dzīvi. Tā, ka iespējams reizēm mums pašiem liekas, bet ja jau ir tik labi, tad kāpēc mums vispār šeit Latvijā par to ir jāstāsta? Bet jebkurā gadījumā man liekas, jā, ka tā auditorijas, arī mūsu raidījumam, lielākoties auditorija tomēr ir Latvijā dzīvojošie. Un tad savukārt ārpus Latvijas dzīvojošos mēs spējam sasniegt ar dažādām Facebook grupām un arī ar latviešu.com. Un nonākam, tad, ja mēs nonākam, nezinu, stāsts par Japānu, mēs nonākam Japānā, stāsts par Dienvidkoreju, mēs nonākam arī tajā pasaules pusē, tad iespējams, jā. Paldies, Agnes. Jā, tur ļoti daudz piemēru jau izskanēja, un es varbūt tur neatkārtošos, bet man klausoties uzreiz nāk prātā tāda sagrupēšana, arī tādā subjektīvā līmenī, kas cilvēks jau pēc savas dabas ir ļoti ziņkārīgs un kādu informāciju viņš pamatā meklē mēdījos, neatkarīgi no tā, vai tā ir diaspora vai nav. Bet, protams, jā, tie varētu būt gan šie iedvesmas stāsti, jā, to, kā mūsu tautieši pasaulē izsitās, vai tie ir zinātnieki vai sportisti. Tas būtu viens. Otrs, tas līmenis ir kaut kas ļoti neparasts, ja? Kaut kas ir ar mūsu cilvēkiem neparasts noticis. Ja? Kāds tur savā Spānijas dārzā ir izaudzējis kaut kādu latviešu produktu, kas tur ir lielākais tur Spānijā. Ja? Tāda tipa stāsti, protams, arī šis negatīvais, ja? Atceros pasniedzējs Kārlis Streips pirms 20 gadiem, kad mācīja universitātē If it bleeds, it leads, ja? Šitie iespējams arī noziegumi, bet aiz šiem noziegumiem bieži vien ir arī kaut kādas cēloņu sakarības, kādēļ tie notiek, ja? Kaut kādas traģēdijas vai autoavārijas. Kas tad arī šo 4. kategoriju par kaut kādām kopīgām tendencēm. Ja? Kas ir tās attīstības tendences, piemēram, jau arī šeit tika pieminēts, ja? Par izglītību, par valodu, par mācīšanos, par pensijām, ja? Par sadzīves apstākļiem mūsu cilvēkiem. Tie būtu pamatā tādi lieli 4 virzieni, kas mums šeit cilvēks Latvijā varētu interesēt. Tā, ja mēs neesam pārāk saistīti ar šo diasporu, kas varētu mūs uzrunāt no šī satura? Jā, sveiki, kaut ko ļoti grūti piebilst pēc tik daudz un labiem runātājiem. Es droši vien pats vienmēr esmu skatījies tās 2 lielās grupās. Viens ir tas, ka man šķiet, ka latviešiem Latvijā ir svarīgi sev, ja tā var teikt, uzsist uz pleca, redzot, ka kur latvieši brīnišķīgi pārstāv mūsu tradīcijas ārzemēs, vai tie būtu Jāņu svinēšana vai dziesmu svētki, kur, protams, katrs stāsts par kādu tiešām veiksmīgu zinātnieku vai mākslinieku vai kāds, kas ir kaut ko tiešām sasniedzis tādā starptautiskā līmenī. Tā ir viena grupa, un otrs, ko Sigita pieminēja, kur tiešām varētu būt vairāk, bet kas neizbēgami vienmēr ir tiešām lielie globālie
politiskie notikumi, kā šobrīd aktuālās arī ASV prezidenta vēlēšanas. Tur man šķiet vienmēr mums ir svarīgi uzzināt un vaicāt, ko vietējie latvieši par to domā. Man arī ir 20 gadu jubilejas, 2004. gadā bija kā Latvijas radio korespondents toreiz ASV prezidenta vēlēšanām. Mans pirmais sižets no Vašingtonas tieši bija pēc viesošanās Latviešu biedrības namā. Un es tikai tā apjautu, cik patiesībā mēs diezgan šajā jautājumā atšķirīgi skatāmies. Un tādēļ man būtu ļoti interesanti, un es nešaubos, ka tādi sižeti būs tagad pēc mēneša apmēram, ko tiešām latvieši domā par Trumpu un par ko viņi balsos. Tā būs ļoti interesanta diskusija. Ja jau mikrofons ir palicis šajā galā, tad Sikņa kungam arī jautājums. Mēs tagad skatījāmies no auditorijas viedokļa, kas ir tas, kas mums kā arī mediju patērētājiem varētu interesēt. Bet, ja mēs runājam par valsti, kas arī līdzfinansē šos projektus, kas ir tas, ko valsts grib redzēt un kādas tēmas aktualizēt? Ja runa par sabiedriskiem mēdījiem un tā saucamo sabiedrisko pasūtījumu, vai vienkārši runājot to, kas sabiedriskiem mēdījiem ir jādara, tad viņiem ir jādara, visam vienkārši runājot viss. Tas ir sabiedriskā mēdīja, tas lielā atšķirība un misija, ka ražot faktiski visu sabiedriski nozīmīgu saturu, domājot par visām mērķu grupām. Un arī diaspora ir viens no sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, ka sabiedriskiem mēdījiem ir pienākums veidot saturu par diasporu, informējot tātad gan latviešus Latvijā par diasporu, gan nodrošinot saturu diasporas cilvēkiem par to, kas notiek Latvijā, un iesaistot arī pašas diasporas pārstāvis. Ar to mums ir darām, bet noteikti tur ir iespēja darīt vairāk. Un es domāju, ka ir attīstījušās visas mūsu sabiedrisko mediju platformas, konkrēti LSM portāls un arī citas, lai, manuprāt, visiem latviešiem ārzemēs būtu ātri un par brīvu pieejams pietiekami daudz satura par to, kas notiek Latvijā, par to, kas notiek diasporā un ko sabiedriskie mediji veido, tur ir sarežģītāk. Jā, Agnes ir brīnišķīgs piemērs un viņas raidījums par to, kā stāsta Latvijas radio. Induls mani šorīt informēja, bija ļoti iepriecināts uzzinot, ka Latvijas televīzijas ziņdienests ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latviešu.com, kas jau arī paredz tādu arī finansiālu ieguldījumu, ka televīzijā būs, acīm redzot, vairāk sižetu par to, kas notiek diasporā. Bet šeit mēs noteikti darīsim vairāk. Kā jau esmu daudzkārt stāstījis, tad sabiedrisko mediju budžets un satura veidošanas budžets pieaugs, un es vienmēr esmu Indulu tādā ziņā arī atbalstījis, un arī citus diasporas autors, ka viņiem ir jākļūst arī par taiskaitā atalgotiem ārštata droši vien vai kaut kā citādāk autoriem, kuri veido saturu. Skaidrs, ka pašiem sabiedriskiem mēdījiem arī ir savi korespondenti un būs tuvāko, droši vien pusotra gada laikā visticamāk būs korespondents ASV, bet tas jau noseks nelielu daļu. Tāpat mums būs ļoti svarīgi vienmēr, ka ir labi strādājoši satura veidotāji diasporā, kuri ražo saturu priekš sabiedriskiem mēdījiem. Kārli, varbūt arī tev jautājums. Mazliet veidojas pretruna. Mēs te runājām par to, ka diasporas organizācijas brīvprātīgi dara ļoti svarīgu darbu. Un šie pasākumi, šie arī kultūras pasākumi, viņi ir šī svarīgā darba sastāvdaļa, bet Latvijas mēdīji dažkārt spirinās pretī tieši šodienas kārtību izcelt kā galveno. Kā atrast to, lai mēs varam pateikt paldies un lai tas ir interesanti, aktuāli vai varbūt tev kāds redzējums? Es par šo sabiedrisko pasūtījumu arī, tas ir ļoti saistīts ar to, ka to sabiedrisko pasūtījumu mēs varam tādos divos līmeņos iedalīt. Viens ir tas, ko tiešām dara sabiedriskie mēdīji, un ir prieks dzirdēt par šo te līgumu, par to, ka būs tie materiāli Latvijas televīzijā, un caur šo te budžeta pieaugumu šis saturs palielināsies. Tas ir tas viens līmenis, bet otrs šis sabiedriskā pasūtījuma līmenis ir caur Mēdīju atbalsta fondu. Un tas, ko mēs esam arī līdz šim darījuši, mēs esam atbalstījuši šajā Mēdīju atbalsta fondā gan diasporas mēdījus, un tas finansējums, es saprotu, ar katru gadu ir arī pieaudzis, vismaz skatoties no 23. uz 24. gadu. Tas, ko mēs vēl esam darījuši, mēs esam veidojuši šo te sadarbības projektus, jo ir svarīgi, ka notiek šī miedarbība gan starp diasporas mēdījiem un vietējiem mēdījiem šeit Latvijā, lai šis saturs, ko veido diasporas mēdīji, ne tikai paliek tur vietējās kopienās ārpus Latvijas, bet par tiem notikumiem uzzina arī šeit. Un mēs redzam, ka šīs sadarbības notiek.
un gribam virzīties uz priekšu, tāpēc man ir prieks, ka būs arī šī sabiedriskā pasūtījuma nauda sabiedriskajos mēdījos, jo tas to profesionālo kapacitāti ļaus arī šiem diasporas mēdījiem celt. Un tādēļ mēs skatāmies arī turpmākajos gados, lai gan tas Mēdīju atbalsta fonda finansējums kopējais nepalielinās, bet mēs vismaz tā mērķēti gribētu šo sadarbību attīstīt. Un tam ir arī nozīme ne tikai šo kultūras vai identitātes saišu stiprināšanā, tam ir arī šobrīd tāda būtiska nozīme arī drošības un ģeopolitiskajos apstākļos. Pasaule tiešām ir ļoti dinamiska. Mēs arī atceramies vēsturisku diasporas nozīmi okupācijas gados, un arī šajā brīdī tā diasporas nozīme pieaug, un arī informatīvajā telpā, lai kaut kādos tādos tiešām lielos satricinājumos vai krīzes apstākļos mums būtu kādi sadarbības mehānismi. Tādēļ arī šis posms ir ļoti svarīgs. Tādēļ mēs tajā Mēdīju atbalsta fondā skatāmies uz šīm sadarbībām ļoti, ļoti nopietni. Tad Agnesei un Elīnai jautājums arī kā komercmediju pārstāvjiem. Kas ir tas, ko komercmedijas arī bez šāda valsts atbalsta ir gatavs darīt? Un, es šeit tomēr pārstāvu sabiedrisko mediju. Bet tev ir pieredze arī strādājot TV3. Tu zini, kā veidojās saturs komercmedijā, kas ir tas, ko mēs izvēlamies, par ko mēs runāsim, par ko mēs nerunāsim. Es nevaru šobrīd runāt komercmedija satura izvēļu, risinājumu, meklējumu atbildēs. Es varbūt varu mazliet tikai ieskicēt, kā top raidījums Globālais Latvijas 21. gadsimts. Šī raidījuma 5, jau tagad 5,5 gadu pastāvēšanas laikā mēs saturu nodrošinām tikai un vienīgi šeit no Latvijas radio multimediju studijas. Pateicoties pandēmijai, mēs esam atklājuši, ka mēs brīnišķīgi varam saslēgt visu pasauli vienā raidījuma ietverā. Savukārt komandējumā es esmu bijusi 1 reizi un 2 reizes pateicoties, 2. reize būs tūdaļ. Tāpēc es arī ļoti ceru, ka es varēšu izstāstīt stāstu par to, kā diaspora Amerikā raugās uz vēlēšanām, jo īspirms vēlēšanām pateicoties Amerikas Latviešu apvienībai es būšu tur. Līdz ar to es par to saturu veidošanu, ka tas ir patiesībā ārkārtīgi sarežģīts un bez tās klātesamības mēs spējam to nodrošināt. Bet par komercmedijiem es zinu tikai to, ka tik cik mums ir bijis šāda veida saturs, tad tas ir bijis pateicoties Mēdīju atbalsta fondam. Es tā laikam esmu šeit vienīgā, kas tiešām pārstāv komercmediju, tad varu teikt tā, ka mūsu pretēji varbūt Agnesei ir vieglāk darīt, jo, rādio atļaujās, arī būt šis attālinātā saziņa. Un tātad mēs esam arī vizuāls medijs, televīzijā, tātad vajag arī bildi. Un līdz ar to, ja mums nav bildi, tad mums īsti nav ko rādīt. Līdz ar to mums ir ļoti svarīga šī sadarbība diasporas medijiem. Un, protams, arī Mēdīju atbalsta fonds ir ļoti, ļoti svarīgs. Un te es atkal, varbūt ne tas labākais stāsts arī šogad, brīnišķīgi ir šie sadarbības projekti iespējami Mēdīju atbalsta fondā un arī Latviešu kom mēs iesniedzām projektu, bet tas šogad tika noraidīts, tāpēc, kad tika pateikts, ka Latviešu kom nav īsts mēdījis. Tā kā, šodien mēs priecājamies par mēdīju, bet patiesībā sakot, kā saka, tie vērtējumi ir dažādi. Tas tāda sliktā viena ziņa, bet es domāju, ka mēs tāpat tās turpināsim sadarboties, mēs sadarbojamies, un mums ļoti svarīgi ir šie vienalga vai apmaksāt vai brīvprātīgi, bet šie cilvēki diasporā, kas ir šo materiālu mums gatavi piegādāt. Tas, ko vēl atgriežoties pie tiem kultūras pasākumiem, kāpēc mēs varbūt viņiem reizēm pretojamies, nevis tāpēc, ka mēs viņus būtu negribētu atrādīt, bet arī droši vien dēļ šī tā iemesla, kad to cilvēku dara brīvprātīgi, mēs šo materiālu bieži vien saņemam, nedēļu, 2 nedēļu nokavēšanos. Un nevienam šeit nav noslēpums, kad veca ziņa vairs nav ziņa. Tāpēc reizēm viņi no mūsdienas kārtības varbūt iziet ārā. Bet, ņemot vērā, ja man droši vien būtu tas jautājums arī, vai mēs tīri kā komercmedijas paši no savu budžeta būtu gatavi ko finansēt. Teiksim tā, ja šodienas budžetā es skatos, tad ne, jo ekonomiskie apstākļi nav tik labi, bet, ja mums ietu labāk, es domāju, ka noteikti mums būtu svarīgi tās arī aizsūtīt uz Ameriku. Obligāti. Jo tā tēma jau ir interesanta un protams, komercmedijas novērtē tās nozīmīgumu. Atgriežoties pie tēmas par to, Sigita, es tev vaicāšu par šo sadarbību. Elīna arī iezīmēja
kādā veidā mēs veidojam šos stāstus, vai mēs sadarbojamies ar Latviešu.com arī kā tādu reportieru, viedokļu līderu loku, un es saprotu, Latvijas televīzijai jau ir šī pieredze. Kādi ir izaicinājumi, kas ir varbūt tas, ko Latvijas televīzija vēlētos vairāk, arī minēja par šo proaktivitāti, tēmu ierosināšanā? Ņemot vērā, ka mēs tikko esam sākuši, tad par ļoti daudz problēmām mēs vēl nevaram runāt. Ja? Un es ceru, ka to būs maz. Ja? Bet tieši tā mums ir ļoti interesants tas noklājums, tas reportieru loks, jo arī Latvijas televīzija nevar aizbraukt visur. Nevaram. Mēs ļoti šķirojam, kur mēs varam atļauties aizbraukt, kur mēs nevaram atļauties aizbraukt. Un droši vien tas būtu arī ārkārtīgi izšķērdīgi un nelietderīgi, ja tagad vai nu Latvijas televīzija vai kopā ar Latvijas radio, tā kā mēs nākošu gadu būsim kopā, mēs saliktu savus korespondentus pa visu pasauli. Ja? Jo droši vien nebūtu tik daudz ētera vietas, lai mēs katru dienu kaut ko no visām iespējamām pasaules valstīm taisītu un rādītu. Tādā ziņā tieši tā bija tā ideja, kas mums ļoti iepatikās, ka šādā veidā ar latviešiem.com mēs principā varam būt klāt visur, kur mums vajag. Sadarbība veidojās, kādu rutīnu tā iegūs, tad mēs redzēsim. Es saku, man personīgi ļoti gribētos, lai tas ir divpusējs ceļš, ja? Kad Latviešu.com nāk ar idejām pie mums, savukārt mūsu redaktori iet ar idejām pie Latviešiem.com. Un beigās man liekas, ka tur varētu būt ļoti labs rezultāts, jo te ir būtībā neapšaubāmi tie divi virzieni, un faktiski man liekas, tas arī ir tas, varbūt ar ko Latviešu.com sastopās, ka tā nav viena mērķa auditorija. Ja viena auditorija ir auditorija Latvijā ar savām interesēm un vēlmēm, un otra auditorijas daļa ir šī diaspora. Protams, ir kaut kādi jautājumi, kur varbūt tās intereses sakrīt un interesē abus. Tā kā, piemēram, šie cilvēki stāstīja, tur pa lielam ir vienalga, kur tā auditorija skatās vai klausās, jo vienkārši ir interesanti cilvēks, tas ir interesanti. Ja? Bet atkal, ja kaut kādos citos jautājumos, tur ļoti bieži, mēs visi esam mediju profesionāļi, zinām, ka mērķa auditorija intereses atšķirās, un tas, kas interesē vienu, varbūt neinteresē otru. Līdz ar to tas ir diezgan liels izaicinājums tās intereses kaut kā līdzsvarot, lai nav tā, ka ir kaut kāds saturs, kas interesē tikai latviešu šeit uz vietas, un Latviešu reportieru korpusu to taisa, bet, teiksim, diasporu pašu kaut kur tas nemaz neinteresē, un otrādāk. Ja? Tā kā, kopā strādāsim un skatīsimies, lai tie stāsti ir interesanti, lai ir liederīgi, lai ir būtiski, lai ir svarīgi, lai tas svars veidojās. Man ir tikai nedaudz blakus gribēju atcerējos vienu labu piemēru, kur mums ļoti bija svarīga šī sadarbība diaspora. Tas bija, kad tikko sākās pandēmija, un, protams, kad mums te uz vietas bija daudz skeptisko un teica, ka nevajag vakcinēties un vispār ierobežojums nekādas nevajag. Tad mēs taisījām ziņās vairākus sižets, vairākus reportāžus no dažādām valstīm, tieši tur, kur mūsu tautieši stāstīja, kas notiek tur, kādi tur ir ierobežojumi, cik tur viņiem, ir lieli sodi vai mazi sodi un tā. Un tas, manuprāt, bija arī svarīgi valstiski. Mēs līdz ar to diasporas atbalstu būtībā forši veidojām arī tādu kopējo sabiedrisko domu šeit. Jā, mēs stipri līdzīgi, mēs tieši tāpat ne tikai par to pieredzi citās valstīs pandēmijai sākoties, bet arī vienkops pulcējām dažādu finanšu un ekonomikas jomas ekspertu saslēgšanos vienu vietu vienā raidījumā no dažādām pasaules valstīm, lai paskatītos, ko tas atstās, kādu nospiedumu pēcāk. Bet runājot par to labo piemēru, mums, es gan nezinu, varbūt Induls man spēs atbildēt, kāpēc tas pajuka, bet mums vienu brīdi bija brīnišķīgi
brīnišķīga sadarbība ar Latviešu komu. Mēs tikāmies, ja nekļūdos, reizi mēnesī, un mēs saņēmām to temperatūru, kas valda diasporā, jo skaidrs, ka Latviešu komu vairāk un precīzāk sajūt to, kas ir tās aktualitātes, kas virmo gaisā, un mēs tad mainījāmies. Tad mēs pretī dodam stāstu, un savukārt Latviešu komu iedeva tos signālus, par ko mums vajadzētu runāt. Tā ir tāda ļoti laba sadarbība, ko mums kopā sanākot Latvijas televīzijā, Latvijas radio, mēs droši varam attīstīt tālāk un tad jau izmantot, likt katrs savā groziņā, kas nu kuram ir nepieciešams, lai Latvijas auditorija uzzinātu to, kas ir aktuāls diasporā un otrādi. Un skaidrs, ka vienmēr būs, tas ir tas, ko es veidojot raidījumu Globālais Latvijas 21. gadsimts, vienmēr stāvu tais divās laivās, jo man katra raidījuma sākumā ir jāuzdod sev jautājums, kurš to klausīsies, kuru tas interesēs. Un es esmu dzirdējusi reakciju no auditorijas, kur saka, nu tā kā jūs tur sākat par to diasporu, ka viņiem tur kaut kāda pensijas nav vai grūti tur ar to, tad es neklausos. Bet tad, kad jūs stāstāt tos cilvēku stāstus, tad es klausos, un tas man patīk. Nu, tas parāda to, ka tas, kas būs aktuāls diasporai, nevienmēr būs aktuāls Latvijas auditorijai. Indulis tika pieminēts. Induli, kādēļ šī sadarbība? Dievs vien zina, vai ne? Kādēļ viņi ir Mums jau Roberts arī rādīja, mūsu diskusijas laiks tuvojas noslēgumam. Es vēl izmantošu iespēju. Mēs visi šeit esam ar diasporas tēmām saistīti cilvēki. Un varbūt jums, mūsu klausoties, ir radušies kādi jautājumi. Jā. Ligita Koftuna, avīze Laiks un Brīvā Latvija. Man ir viena replika, kas man radās noklausoties. Es tagad nezinu, uz kuru pusi man griezties. Vai uz šito pusi stāvēt, vai uz to? Varbūt jā. Noklausoties Agnes, man ir tāda īsa replika. Sagājot pa sarīkojumiem, kas attiecas uz diasporas aktivitātēm, man ļoti bieži tur nākas sastapt TV3. Un ārkārtīgi reti, gandrīz nemaz Latvijas sabiedrisko televīziju, par ko man ļoti sāp sirds. Pēdējais piemērs vakardien. Vakar mums notika lielisks sarīkojums. 30 gadu Amerikas Latviešu apvienības nozarē labdarība Latvijā. 4,5 miljonu ir pa šiem 30 gadiem saziedoti Latvijas trūcīgajām ģimenēm un uz studentiem. Krāšņs sarīkojums, kas notiek visus šos gadus, tagad 30 gadi. Vienīgie TV3 to atspoguļoja televīzijā. Līdzīgi bija ar to sižetu, kad tos dronus īršus palaid uz Ukrainu ar Ziedot LV un Viļu Vītolu atbalstu. Un tad es vēl atceros Ādažu militārajā bāzē. Čikāgas tautieši bija brīnišķīgu, ļoti oriģinālu tādu labdarības akciju sarīkojuši karavīriem, kas Ādažos atrodas no Amerikas. Un tur mēs arī bijām roku rokā ar TV3. Pasveiciniet TV3 puišus, lūdzu. Un es gribētu ar viņiem tikties atkal. Un ļoti labprāt arī ar kādu no sabiedriskās televīzijas iepazīties tieši šajos diasporas sarīkojumos. Paldies! Paldies jums. Varbūt tad es arī ļaušu kādu atbildi sniegt par sabiedrisko mēdīju, bet šeit jau arī faktiski mūsu diskusijā parādījās, ka nevienmēr tieši pasākumi ir tie, kurus Latvijas mēdī izvēlās kā savas dienas kārtības jautājumus. Tur droši vien šobrīd nevar atbildēt par nezinu, ziņu dienestu vai kultūras redakciju vai kādu citu redakciju, kur viņi ir klāt vai kur viņi nav klāt. Ja? Tāpēc, ka tā ir attiecīgā producenta tās dienas izvēle. Katrā ziņā man ir žēl, katrā ziņā es negribētu teikt, ka mēs nestāstam par labdarību vai par
par kaut kādām akcijām, pasākumiem, ādažu bāzi, visu pārējo, bet es ņemšu vērā. Jā, paldies! Un paskatīsimies, kas mums notiek ar šo satura segmentu. Jā, paldies! Un vēl bija? Jā. Valda Liepiņa, bijusi Austrālija un tagad Luksemburga, tagad atpakaļ Latvijā. Divi komentāri. Vispirms, man jāsaka, Induls ir darījis ļoti daudz, lai mēģinātu dabūt tos sižetus Latvijas televīzijā, tikai man liekas, ka diasporas organizācijas to nenovērtē un bieži vien neapjēdz, kas viss stāv aiz tā un līdz ar to nelīdzdarbojās pietiekam daudz. Tātad tas ir faktiski akmentiņš diasporas organizāciju laukā. Jūs teicāt, kā varētu pateikties. Man ir ierosinājums, bet es nezinu, cik tas ir tehniski un praktiski iespējams. Bet, piemēram, Austrālijā, un es pieļauju, kā arī Amerikā, panorāmas tos sižetus, ko rāda par diasporu, nevar redzēt. Es, piemēram, aizsūtu uz Austrālijas, pasaku, redz, jā, Reini bija par Darvinu un aizsūtu, un viņš pasaka, es nevaru redzēt. Tātad, ja to varētu risināt, tas ir tāpat kā ir tās visas Latvijas filmas, kad rāda 2-3 reizes gadā, to Austrālijā nevar redzēt, es pieņemu arī Amerikā. Tātad, tā jūs varat teikt paldies. Jā, paldies. Es saprotu, ka Elīna, tu gribēji tieši atbildēt par šo, un tad es atbildēju. Man ir mazs komentārs. Iesakiet visiem skatīties kanālu Red TV, jo mēs esam vienīgais, kurš bez autortiesību, jo ierobežojumi skatāms visā pasaulē. Un arī diasporas sižeti mums ir, un arī ar Latviešu Komu mēs sadarbojamies, tā kā mūs var skatīties gan Austrālijā, gan Amerikā, gan arī citur. Es gribu piebilst, ka bieži vien tā galīgi nav Latvijas televīzijas problēma. Mums ir visiem TV, protams, ko var skatīties, un es ļoti iesaku visiem to atvērt un apskatīties. Tur ir tas saturs, kuram nav ģeolokācija. Šo te ģeolokāciju mēs neliekam. Ja? Tie ir tie satura piegādātāji, no kā mēs šīs tiesības iegūstam. Un ja tur šī ģeolokācija ir, ja ir noteikts licencē, ka mēs varam raidīt Latvijā vai Eiropā, tad mēs tur neko nevaram darīt. Bet es saku, var pameklēt to visiem TV un pastīties, kas tur ir pieejams. Un visu, ko mēs varam, mēs, protams, visos iespējamos veidos piegādājam. Un LSM-ā ļoti daudz var redzēt, ja, un tagad mēs arī pa sociāliem dzīvojam, pa YouTube un tā. Tā kā, mēs domājam par to un cenšamies, lai būtu. Jā. Tad arī viņiem ir svarīgi, ka viņi var redzēt, ka tiešām ir. Jā. Arī Replay LV, tur arī ir visi raidījumi, to arī var ieteikt. Labdien, Mārtiņš Andersons, Amerikas Latviešu apvienības. Pavisam īsi viens komentārs. Man ļoti patīk saruna par korespondentu trūkumu, kā saka ārzemēs, kad Latvijā bāzēt mediji nevar atļauties, kā saka, sūtīt savus žurnālistus ārzemēs, un kad ir jāsadarbojās ar vietējiem. Es tikai gribu uzsvērt, ka tajos gadījumos tomēr ļoti svarīgi turēt pie žurnālistikas profesionalitātes, kā saka, noteikumiem, un kad ir vienmēr risks, īpaši mūsdienās, tik pie viltīgām faktiem vai pārpublicēt netaisnības, tā kā ir svarīgi vienmēr pārbaudīt faktus. Mums nesen Amerikā bija viens gadījums, kur radās ziņas, kad Daugavas Vanagi Ņujorkā taisās pārdot savu vēsturisko namu, un īstenībā tās nebija patiesības, vienkārši pārpublicēja nekorektu ziņojumu un netika pie pareizo cilvēku. Tā kā atcerēsimies to, ka vienmēr jāpārbauda fakts un varbūt jāiet pie citiem avotiem un tā tālāk. Jā, paldies. Un es domāju, ka ar šo varbūt mēs arī vēl īsi varam noslēgt mūsu diskusiju par šo žurnālistisko kvalitāti, jo bieži vien meklējot iespējams ātrāko un vieglāko ceļu, uzrunājot cilvēku, kurš ir konkrētajā vietā un varētu veidot saturu, mēs nevienmēr varbūt izvērtējam šo spēju radīt šo kvalitāti. Jā. Jā.
Es vienkārši vēlreiz, ko es teicu, ka mums noteikti ir plānā. Un es domāju, ka es diezgan droši varu solīt, ka, kā es teicu, gada vai apmēram laikā mums vajadzētu būt jau vienotā sabiedriskā mēdīja korespondentam, pirmajam pastāvīgajam korespondentam Amerikas Savienotajās valstīs, visticamāk Vašingtonā, bet tur vēl, protams, jālemj, kurš tas cilvēks būs un kurā vietā. Bet jā, tieši tā iemesla dēļ arī, ko jūs sakāt, ka tur ir jābūt tādā vienā no pasaules metropolēm, ir jābūt pastāvīgajam paša korespondentam, kas ir pakļauts visām redakcionālajām vadlīnijām un kvalitātes kritērijiem un atskaitīšanās mehānismiem un tā tālāk. Tagad tas ir ļoti svarīgi, bet, protams, tas ir viens no kā redaktoru uzdevumiem, ka tajā brīdī, kad ienāk iekšā ārštata autoru veiktais, kad ir jāizvērtē, vai tur ir visa informācija korekta un tā. Jā, starp citu, to varētu. Raidījumam Globālais Latvijas, vienojoties arī ar Latviešu.com, mēs šo ideju radījām, tā piedzima, bet, diemžēl, līdz tās realizācijai mēs netikām, jo tā bija mūsu doma, ka mēs vienkārši kā sabiedriskais mēdījis varētu sadarboties sākotnēji klātienē, kaut vai, lai tas nofilmētais materiāls, jo mūsu raidījums nonāk arī tajā video formātā nelielā izvilkumā līdz auditorijai, lai tas būtu horizontāli filmēts, nevis vertikāli. Un tā ir viena liela liga šobrīd 21. gadsimtā, un tad ir pieredzēts, kā atsūt to video, kurš ir nofilmēts vertikāli, kad palūdzam, vai nevar vēlreiz nofilmēt horizontāli, tad atsūt to pašu video, tikai sagriezt horizontāli. Paldies! Jā, Kārlis vēl. Jā, kultūras ministrija šo ideju piefiksē par semināru un mācībām. Tā ka, ja mums būs iespēja un finansējums, mēs noteikti esam gatavi atbalstīt. Jā, un tas bija arī viens no virtuālajiem jautājumiem, kā piesaistīt šos ziņotājus no ārvalstīm, kas var pamēģināt, es domāju, tagad skatoties arī sociālos tīklos, kur ir youtuberi, varbūt, ka kāds jaunietis, kurš dzīvo ārpus Latvijas, sevī redz šo potenciālu veidot saturu, un cik labi būtu, ja šāda apmācība būtu pieejama. Paldies uz šīs, manuprāt, diezgan pozitīvās nots. Mēs varam diskusiju noslēgt. Liels paldies vēlreiz visiem diskusijas dalībniekiem. Es ceru, ka mūs skatījās arī virtuāli, un liels paldies visiem, kas iesaistījās un bija klāt. Turpināt!